Līga Pauļuka vietvārdi. Šī apkaime bija apdzīvota jau akmens laikmetā, gan Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā, gan arī vēlāk Muižas un ciema vāciskais nosaukums bija Bevern, kā šo ciemu sauc mūsdienās. Tā. Nav vācu valodu kāds ir mācījies? Nē. Es arī nē. Kaut kas uz bebri varētu būt. Pusgadu mācījos tik līdz ēdienu tematam. Man šķiet bebri varētu būt. Gan Kurzemes un Zemes. Ir kaut kādi vecbebri, bebri? Ir tādi, jā, viņi ir. Bet ir bebri vai vecbebri? Ir vecbebri. Varbūt paņemam? Bebrene, ne? Bebrene. Bebrene ir tāda. Bebrene ir, vai ne? Nu, labi, paņemam cik? 40, jā? Labi. Jā. 40 mēs paņemsim. Ciems atrodas Augšdaugavas novadā, pagasts robežojas ar Dvietes, Pilskalnes, Eglaines un Prodes pagastiem un Jēkabpils novadu. Kā palika vieglāk, jā? Starp bebriem un vecbebriem kaut kas jāizvēlās. Vecbebri, bebrene. Nu, vai ņemam vēl 70? Nu, es nezinu, kā tu skaiti. Ja jāņem, tad ņemam. Vai ir bebri ir vai vecbebri? Es domāju, ka vecbebri. Nu, labi. Mēs atbildām vecbebri. Vecbebri. Runā, ka tajā vietā joprojām esot daudz bebru. Viņiem tur patīkot jau gadsimtiem. Bebrene būtu bijusi īstā atbilde. Nu, apmēram var tur pusi ieskaitīt. Vecbebri, bebrene, nu, principā jau starpības nav. Bebri tur ar pa vidu vēl ir. Paldies, Līga, par jautājumu.